Tas, kad tas tīkli nospiež, tad, protams, ka bicīts nav jau liels, bet jānobučā, jo biesa viņam smilts met virsū. Jā, tu aizsardzību spēlē, ne? Tas jau nav vairāk volejbols, tas ir handbols, ka mēs ķeram bumbai. Rezultāts nav galvenais piedalīties. Man Mišam Svarzāls abonements jāuzdāvina, tad mēs būsim plus-mīnus vienā līmenī. Jo... Nu ko, jauna nedēļa, jauna epizode podkastam met augšā. Kā vienmēr ar jums Toms un Kristofers. Ļoti ražīga nedēļas nogala Latvijas volejbolam. Īpaši jau Pļaviņam Fokretam, bronza Elite 17 posmā, bet par to pieķersimies nedaudz vēlāk. Pirms tam iknedēļas tīrīšana un kā vienmēr pieķersimies lielākajām līgām pasaulē. Sāksim ar Pluslīgu. Pluslīgu, jā. Vai tu gribēji Superlīgu sākt? Nē, sākam ar Poliju, jā. Nu, tā ir sākam ar Poliju, kur, kā jau principā šajā sezonā, ļoti interesants cīņas, un komandas vēl joprojām tur viena otru saspringumā, un nevienai komandai nav izdevies ne īpaši atrauties turnīra tabulā, ne arī kāda no tām ir atstāta īpaši beigalā. Pirmais jau varam pieminēt par Barkam, ko mēs pagājušajā epizodē Tom, tu izteici prognozes, ka iespējams viņi lidos ārā no Pluslīgas šajā gadā, taču šobrīd vēl joprojām, lai ir tikai 5 punkti, neatrodas tālu no tā, lai izkļūtu no relegation zonas, un vēl noteikti Barkam nenoraksim kā kritēju uz otro līgu, jo 5 sets cīņā uzvar par Gdaņsku, un arī manuprāt, jau iepriekš viņam bija 3 punkti, vai viņam bija, jā, bija. Bija, jā. Un tā kā viņi, jā, šobrīd, lai arī blakām vēl joprojām atrodas spēcīgā Olšana, kas arī nekādā veidā nevar no šīs te relegation zonas tikt ārā, taču vēl joprojām tur viss šīs komandas ar vienas uzvaras starpību, principā viena no otras atrodas, un principā arī komandas, kas ir ārpus šīs relegation zonas, uzreiz savā starpā sadalīja punktus, un tā kā Barkam vēl nenorakstam. Bet turpinot pa Polijas augšgalu, es domāju, jāpiebilst tas, ka pagājušajā nedēļas nogalē bija lielākā spēle Polijas volejbolā. Zaksa pret Vīgeli. Un Zaksa ir laikam back on track izskatās. Tieši tā. Man arī pierakstīts back in the business Zaksa, jo ierasti gribētu atbildēt, ja tu prasītu, kurš uzvarēs starp Zaksu un Jesuzevski, tad gribētu teikt, ka Jesuzevski tad šoreiz tā ir Zaksa. Un atspēlējās 0-1, bija zaudētājos un 3 sets pēc kārtas, un 4. setā vispār uz 16 pazemoja. Tā kā, Zaksa, es teikšu, šogad ir kontenderi es teikšu uz medaļām. Es neteikšu uz titulu, bet uz medaļām viņi ir kontenderi. Jā, jo viņi principā ļoti tādā, varētu teikt, stack komanda šajā gadā, jo tomēr sastāv papildināt, tā kā beidzot tas arī parādās, pēc varbūt netik izteiksmīgs sezonas sākumu. Un jā, šobrīd principā arī augšgalā visam komandām ir pa 2 zaudējumiem, atšķirībā kāds ir Superlīgā, kur tā situācija nedaudz savādāka. Bet jā, kopumā viss principā arī augšgalā otrā, trešā vieta ir ar vienādu punktu skaitu, 25, un Jesuzevski tikai 3 punktiem vairāk ir pirmie. Tā kā, viss ļoti līdzīgi vēl joprojām. No savas puses var pieminēt, ka piekdien nebija ko darīt. Vakarā ieslēdzu pastīties Varšavu pret Olštinu, it kā otrā pret 14. vietu, bet ļoti aizraujoši 5-setnieks bija. Un visos setos, principā, visi izšķirās galotnēs. Tā kā es teiktu, ka tā Olštinas atrašanās relegationā, kā mēs runājām, ka tas ir pārsteigums, jo Varšava gan arī tika nolikt uz lāpstiņām. Principā Olštinai bija jāuzvar tā spēle, viņi, es teikšu, paši sačakarējās nedaudz. Jā, tas tikai pierāda to, ka līga ir ļoti līdzīga. Jā, tieši tā. Tev ir ko teikt par Poliju vai ejam tālāk par Itālijas? Īsti jāapstās Polijā tā tabula vēlreiz. Varam piemest, ka Barkomai nākamā spēle, piemēram, pret Suvalkiem ir, kas ir, manuprāt, ņemama komanda. Atkal tieši tā. Pašai, šobrīd izskatās, ka Katovica būs tā, kas
Vienu uzvaru viņiem ir, bet nu, viņi izstās ļoti sliktā formā. Nu, jā, bet, jā, vismaz cīņas gan augšējā, gan apakšgalā. Tā kā Bet cīņa par playoff, manuprāt, arī būs ļoti interesanti Polijā. Ja mēs redzam, ka piemēram Noteikti, Žešova ir tikai 9. vietā, kas ir jā, tāda jā, top 4, top 5 komanda. Turpretī jā. Češtohova un Goržova, divas komandas, kurām droši vien nebūtu jābūt playoffā, viņas ir 6. un 7. vietā. Tieši tā. Nu, labi, tāpat arī Ļubļi. Nu, viņi nav regulāri playoff dalībnieci, bet skaidrs, ka šosezon tas jau bija paredzams, ka viņi būs playoffā. Nu, jā, varbūt arī ne tik augsts. Tas bija paredzams, ka viņi būtu top 3, bet, Jā, playoffā tas gan. Bet ejam tālāk pie Superlīgas. Tur gan nedaudz savādāka situācija. Tur gan komandas aizdījuši mazāk spēles, bet Perūģi joprojām iet bez zaudējumiem. Visas 7 spēles ir uzvarējuši. Bet tāpat tās tabulā atrodas tikai vienu punktu priekšā Trentino. Tā kā arī šeit nekur tālu neļauj aizskriet nevienai no komandām, visu līgu. Varbūt tāda nedaudz lielāka tāda plājas ir starp 3. un 4. vietu, bet arī tā ir tikai 4 punkti. Tā kā viss joprojām tiek turēts ļoti līdzīgi. Tavu favorīti, diemžēl, neko nespēja izdarīt vēl pagaidām. Tad ir favorīti, vēlreiz izdarīt vadīt, bet tie ir apakšā joprojām. Monza arī vēl joprojām blakam tā kā. Monza ir, tas ir kaut kas vispār. Tas ir lielākais negatīvais pārsteigums, man liekas, visās līgās Eiropā. Grūti aptvert to, jā. Bet, ja vēl pieskaros par Uģē, tad es arī tieši pastījos, tas jā, ka nedaudz bišķiņ žēl, ka pietrūst bišķiņ laiks, ka gribētos vairāk pastīties tieši pluslīgas spēles un superlīgas spēles, bet par Uģē tas sastāvs ir arī vienkārši stekt. Principā pusītēm es pamanīju, ka viņam Išikava, Plotnīckis un Siemeņuks, tā kā, principā trenerim tāds galvastāps tur 3 varētu diskutēt top 10, top 20 pasaulē pusītes. Kādu viņi izmanto. Problēmas viņam ir. Jā, tieši tā, un tā kā, principā, viņi tur arī rotē. Es teikšu tā, es svētdien redzēju Trentino un Veronas spēlē 3 setus. Es uzreiz varu pateikt, A sērija nebūs interesanti Perūģa čempionu, jo Trentino izskatījās pēc bombžiem. Viņi gan uzvarēja to spēli, bet viņi izskatījās ļoti bija tik slikti tiešām. Ļoti slikti izskatījās. Labi, nav tā, ka Verona ir paramēzēna, bet Trentino izskatījās ļoti slikti. Varētu būt, jo tik daudz neesmu redzējis, jā, tā kā, varbūt, iespējams, bet transitions un viss pārējais bija, bet labi, sezona tikai vēl pirmajā trešdaļā, tā kā varbūt pārāk ir kaut ko spriest. Tieši tā, viss vēl var mainīties, un piespējams tādas pašas komandas kā Milāna, Modena, var kāpt arī augstāk. Es zinu, Modenā šogad arī papildinājums tieši cēlāju nodaļā, viņiem te Čekau transferojas, tā kā Modena arī, es domāju, viņi varētu būt augstāk pēc tā, kāds viņiem tas sastāvs ir. Mēs ar tevi diskutējam par tām līgām, es laikam piekritīšu, ka plus līga tomēr man šobrīd ir augstāk, bet īstenībā Itālijā, jā, tās komandas tur vienu otru var uzvarēt daudz biežāk. Atskaitot Taranto, Cisternu un Grotazolinu. Man liekas, ka top 8 plus Monza, jebkuru var uzvarēt. Man patīk pluslīgā, ka viņam bišķi vairāk tās komandas, jo ja tiešām tā kā Superlīgā tāds mēram tā kā ir playoffs, tad ir tā kā tad ir tās divas, kas iet tā kā uz 5. un 10. vietas, tās tā kā pārspēlēm, un tad tā kā ir 11. vieta, kas nekur neiet, un 12. ir tādā tā kā arī, manuprāt, vismaz 15 komandi gribētos kā redzēt. Lai arī nezinām, kas būs ar pluslīgu, iespējams nākamajā, ja krīt 3 komandas ārā, varbūt arī mainīties tā sistēma. Tur būs 14 komandas, jā. Tur būs 14. Jā, mazliet. Varbūt, ka mainīsies kaut kas, jā, vēl. Gribētos redzēt play-nu, man liekas, kā tev liekas, vismaz Polijā. Jā, to varētu. Top 6 tiek play-offā. Jā, tā kā NBA maz 5, tas ļoti labs, ka visi par kaut ko cīnās, ka tev ir, augšs cīnās par to, lai būtu, protams, līderi, tad pēc tam cīnās, lai būtu sastāvvieta, lai tu uzreiz tik play-offā, tad līdz ar to 10. sastāv cīnās par to play-in, un arī beigas mēģina, viņam ir vismaz iespēja tik play-ināt, tad pēc tam
ja viss kaut kas var notikt tajās playoff spēlēs, viņi varbūt pat kaut kādā veidā var tikt tur playoffā un aizcīnīties to tālu. Tā kā tas tāds Tieši ļoti tā. optimāls formāts varētu būt. Tieši tā. Jā, bet tas pasaulē. Vēl nedaudz vēl pieķersimies Champions League. Bet vietējos dīķos, Nacionālajā līgā, tur gan varētu teikt tā, ka varbūt ne tik līdzīgi, bet tomēr tāpatās pārsteigumi pilni notikumi. Pirmais, ko varam pieminēt, tad pie jūra un Ezerzem junior vēl joprojām stūrē bez zaudējumiem austrumos. Un, kā jau mēs minējām, tad pie jūra jaudī. Bet skaties, ko tev Mārķieši rakstīja, kad vairāk jāpiemina. Jā, sveiciens Markusam Landsbergam. Pieminēsim vairāk. Tieši tā. Murjāņus. Ir pelnījis. Murjāņi ir labi. Grūti daudz ko teikt. Redzēsim, gan kā būs tagad ilgtermiņā bez Toma Liepas. Jā, jo Toms ir tāds, es varētu teikt, negaidījis tāds, ne pats starpsezonas, bet sezonas sākumā tāds transfers. Toms Liepas pērnau uz Baltijas līgu, un, manuprāt, arī ļoti labi sākumā ir iedzīvojies. Vismaz komandas uzspēlēt jau pret RTU. Tā kā jā, un man liekas, arī kausā, Ligonikas kausā spēlē. Varētu būt, jā. Tā kā komandas sniegums uzlabojas, manuprāt, kopš viņš tieši pievienojas. Nezinu, vai viņš ir tas faktors, bet, fakts ir fakts, ka komandas sniegums uzlabojas. Bet jā, pie jūra un Ezerzem junior, ko sezonas sākumā es liku kā pēdējos. Šobrīd spēlē bez zaudējumiem. Tā kā tas tāds, varētu teikt, pārsteigums, bet, skatoties to sastāvu, tas beigās arī nav pārsteigums. Kas vēl? Diemžēl Austrumos RSU. Jūs vēl joprojām bez uzvarām. Bet es gribētu ticēt, ka kāp tas sniegums bišķi. Nē, es zinu, kāp, jo arī kausā, par ko pieskatāmies, bija diezgan tāds atzīšanas sniegums pirmajā setā. Tā kā es teiktu, ka punkti nāks ātrāk vai vēlāk. Jo tas pats Osnieks nemaz nav tik tālu, tikai 4 punktus. Galvenais, es sāku šobrīd nofokusēties uz to, kuras tās komandas nāks līdz uz to otru apli, un tad pat viņām izdarīt kā Osnieks, Līgatne iespējams. Un tad man tur gan no tām 4 grūti pateikt, kuras viena nāks. Jā, varētu būt tā, ka daudz. Murjāņi tie toči nebūs, juniori tie nebūs, Jēkabpils vai Augšdaugava. Jā, varētu būt tā, ka sezonas gaitā varbūt tās 4 komandas tā kā višķiņi atdalīsies, ka viņi būs tā kā savā starpā cīnīsies. Taču rietumos tā situācija ir gan daudz interesantāka, jo tur gan skaidrs šauļi, Dubis, šauļi, jā. Dubis, jā, viņi bez zaudējumiem šobrīd 5 spēles, 5 uzvaras. Neviens sets nav zaudēts, kā no pie jūras 15-0. Bija lietuviešu derbijas nedēļas nogalē. Jā, lai gan bookmakeri novērtē 50/50 šo spēli, diezgan bez variantiem, teiksim, tā šauļi uzvarēja Amberu, kā tas bija gaidāms. Jā, bet kas man pārsteidz, laikam man pat nepārsteidz, bet vienkārši pēc tā seta pēc šauļiem likās, ka viņiem jābūt zemāk, bet otrajā vietā ir aizpūts. Jā, reāli trešajā, jo Amberam ir 2 spēles rezervē, bet, jā. Un negatīvais ir vecumnieku laikam. Tieši tā, vecumnieku šobrīd bez zaudējumiem, bez uzvarām. 1 punkts 4 spēlēs. Ja nemaldos, tad viņi, manuprāt, bija 3. vai pat 4. vietā. Pirmsdienas prognozēs, tā kā šobrīd tikai 1 punkts šķir vecumnieks no Sveces. Tā kā viņi šobrīd jau varbūt tāds negatīvākais pārsteigums. Lai arī viņam Alžbirs viņš ir viens no līgas labākajiem punktu guvējiem. 2. vietā, manuprāt, viņš ir. Bet tāpat tas nelīdz punktu nenāk komandai. Un jā, aizput ir diezgan augsts. Un jā, ja šobrīd pat, lai viņam ir visvairāk spēles 6, bet ja mēs visām komandām pievienot 3 punktus un visām būtu 6 spēles, tad viņi nokris tikai 3. vietu. Tā kā šobrīd viņi ir tāds, varbūt teikt, pozitīvākais pārsteigums uz šim. Manuprāt, šogad ir tādā atsvaidzinātāka un jauna komanda.
Viņam arī ir Kārs Klēmens, ir līdz rezultātīvākais spēlētājs, un viņam arī labākais bloķētais Klaus Stebls. Tā kā arī tādos tīros ciparos viņi ir diezgan augsti individuāli. Un Svetis Vačā, kā ik epizodes šajā gadā, tad pēdējais epizodes mērķis ir sasniegts, 20 punkti ir sasniegti pēdējā spēlē. Nu šobrīd jau jāiet pēc pirmā setiņa. Pirmā setiņam jābūt. Vai 0 punktu joprojām. Tā kā nākamā spēle viņam pret vecumniekiem, kas šobrīd ir tikai viena vieta virs viņiem, viena punkta. Tā kā iespējams Svets lielākā iespēja kaut kur aizcieties. Pagaidām, jā. Varam vienīgi norakstīt to, ka vecumnieki tiešām gatavojās kausam, kā mēs pirms tam runājām. Tieši tā, bet gan maz ticams, jo, manuprāt, Latvijā tās komandas nav tā, ka viņas tā, individuāli gatavotas tas tā. Varam piebilst interesantu faktu, viņi jau, ka daudz to zina, bet Lietuvā šauļos, piemēram, tirgo biļetes uz Nacionālās līgas spēlēm. 5 eiro, jā. Gan jau kaut kāda komisija vēl tur ir, ja pērc internetā, bet 5 eiro, jā. Bet tas ir, manuprāt, tikai apsveicami, ka viņi kaut ko tādu dara, jo, manuprāt, lai arī cik, nezinu, temps līmenis vai kā, tas nebūtu tev tāpat būtu jākasē par biļetēm, jo arī šeit man universitātē, lai mēs esam, nezinu, mikroskopiski varētu teikt, universitāte salīdzinot uz pāri Amerikas fonu. Tāpat tās mums katru spēli ir admissions, kas ir tā kā biļešu kasētāji, kas kāds no studentiem strādā tur, un ieeja $8, jebkuram, kurš, protams, ģimeni, tu vari kāds vēlētājs norādīt ģimeni, kas nāk vēl, un arī skolā visi var uzrādot kādu nāk vēl, bet kas no valsts nāk, visi jāmaksā €8, un es tīpaši vecīgi nezinu, bet tā pasaties to kastīt, kas tur katru reizi tā varētu teikt paprās summas sakrājas, tā kā pat tādās iekasot šādas maksas par biļetēm, šīs komandas varētu būt kaut kādu varbūt minimālu budžetu papildinājumu, tā kā es nezinu, kāpēc Latvijā komandas to nedara, tā kā. Viņš sāk jau darīt, Jēkabpils pārdod biļetes, RTU bija biļetes uz Olimpisko centru, vismaz nezinu, kā ar 49. Tas ir Baltijas līgā, jā, bet jā. Nē, Latvijā, Nacionālajā līgā, jā, tas nav. Nav tik izplīts, jā, bet ja pieejam pie Latvijas kausa, kur Nacionālās līgas komandas aktīvi ņem dalību, tad jā, RSU pirmajā spēlē piekāpās 0-3 mājās VK Ventspilī, un Aizpute ar 2-3 piekāpās MI līgatnē. Šis bija pirmās divas kausa spēles, kas tika aizvadīts pagājušajā nedēļā. Donta varbūt tādu vairāk komentāru par pašu spēli, kā jums gāja. Kā jūs varat? Es teiktu, ka spēlējām patiesībā. Nē, labi. Nespēlējām labi, bet vienkārši es teiktu, ka bijām spēlē un limitējot tās savas kļūdas. Es domāju, bija iespēja arī aizķerties, jo ļoti daudz kļūdījāmies paši. Un trešajā setā, kad saņēmāmies, reāli jau bija mūsu sets, bet beigās nepaveicās, zaudējām. Bet es domāju, atbildes spēlē jādod sevi viss ārā, jo šodien palasot nolikumu vēlreiz, tad, ja mēs uzvaram arī 3-2, būs zelta sets. Ok, un varbūt, lai varētu jūs kaut kādu, nezinu, īpašāk šī spēle, ka tas kauss vai vēl šobrīd tā sajūta, kā parastā Nacionālās līgas spēlē? Nekā nebija tāds sajūta. Nebija vairāk skatītāji vai kaut kas tāds? Vai? Nē, īstenībā skatītāji bija daudz. Mums bija tie otrajā zālē Olimpiskie, bet īstenībā skatītāji nebija maz, jā. Nebija pat visam krapsēties. Un jau rītdien atbildes spēles šīm te divām komandām, šiem te diviem dueļiem. Un rīt arī pirmā spēle dāmu kausā ceturtajā finālā LU pret PK Jelgavu, kā arī rītā jau es teiktu tāds interesantākais vīriem duels pagaidām, vecumnieki pret Piejūru, tā kā ļoti interesanti, kāds būs rezultāts šai spēlē rītdien. Tā kā noteikti sakām līdz. Un kauss jau šobrīd jau iesoļo ceturtajā fināla pauzē. Un rīt ir vēl viena spēle.
Es, Jēkabpils lūši. Jēkabpils jā, lūši. Tātad, jā, mēs ierakstam 12. novembrī. Nezinu, kad mēs izlaidīsim, bet 13. novembrī. Tātad, Jēkabpils lūši debitēs CEV kausā. Citā turnīrā rangu zemākā un spēlēs pret Grieķijas komandu. Neatceros precīzo nosaukumu. Nu, būs interesanti. kaut kāds, jā, noteikti. Jo, Tā komanda ir labi skatīsimies, kā iesākusi grūti. sezonu. Noteikti, ka viņi būs favorīti. Es biju pārliecināts par lūšiem līdz pagājušās nedēļas spēlē par Talteku. Es biju pārliecināts. Tagad bija šim pārliecība nokritās. Bet es domāju, lūšu var. Nu, noteikti, jo šis nebūs tāds pretinieks kā Šveices Šauder komanda. Nu, arī Gribētu lūšu būs ticēt, ka citā stadijā nedaudz. jā, tieši tā. Paši Luša būs pirmā kārta labāk, un arī gribētu teikt, ka jā, šī Grieķijas komanda nebūs tik laba. Vai varbūt arī būs? Nevar Viņi zināt. būs sliktāki par šveiciešiem. Noteikti lūši būs Noteikti. labāk nekā viņi bija. Jā, Šveici. Un zin kā, Grieķijā izņemot Olimpiākus, Panathinaikos, un vēl vienu to komandu, aizmirsu, kā viņi sauc. Tu pārējās ir tādas pusamat. Nu, nē, par viņas ir profesionāls, bet vairāk pusamatie. Nu, ok. Pat tur, kurš kļūdas spēlē? Vai Jā. viņš tā Grieķijā? Tā ir tāda Viņš pusam. ir viņa komanda, jā. Es parunāju Grieķijā, kad mums bija ceļu izaicinājuma kauss, un tad man teica, jā, kad reāli tā esot, jā, ka, nu, ja sievietēm viss ir profesionāls komandas, tad džekiem tur, nu, Edvīnam, Viens diemžēl, divās, neiet pārāk labi arī Grieķijā pašlaik. Kā viņam ir? Viņi... Nu, komandai neiet labi, man liekas, ka viņiem ir 1-4 bilants, 1-5, īstenībā jāuzmetās. Okay. Tu arī kaut ko parunāts uzmetīšu. Bet jā, varbūt tieši, ko tu jau pieminēji, daudz varbūt paplašināt, tad jā, Baltijas līgā lūši, tiemžēl, pirmos, manuprāt, arī, ja ne, pirmie punkti, tad noteikti pirmā uzvara Taltikam, tiemžēl atdeva 3-0 zaudējums Jēkabpilsam, kas līdz tam gāja ļoti pārliecinoši sezonā. Un jā, Taltikam pirmie punkti beidzot viņi no pirmā zēna status nedaudz lien ārā, un šobrīd jau 4 punkti tabulā viņiem, ar vēl 5 zaudējumu loru, bet tāpatās vēl joprojām pēdējā vieta, un kopumā jau komandas Baltijas līgā šobrīd iesaļo 2. aplī, visām jau kā minimums 1 vai pat 2 spēles, kā Taltikam 2. aplī, tā kā uzsākts ir 2. aplis. Jā, pieminētais vēl, kad Pērnau nedaudz jaudīgāk izstās, kopš varbūt arī Liepa pievienojies viņiem ir Lūši, jā, varbūt šobrīd nedaudz nokāpuši zemāk no tā līderu status. Viņiem gan, jā, tikai 1 punktu aiz līderiem, bet viņiem par 1 spēli vairāk. Bet kopumā arī, lai arī jā, Taltikam jau likās, ka uzņemt formu, pēc tam vēl zaudējums RTU šo svētdienu, tā kā 0-3, tā kā ka uzreiz nevarētu teikt, ka viņš šobrīd tagad uzņem baigo formu. Un jā, Daugavpilī zaudējums. Šobrīd arī Taltiks. Jā, Daugavpilī. Sorry, jā. Daugavpilī zaudējums. Un jā, kopumā arī ļoti līdzīgi izstāstā tabula. Un jā, beidzot arī Taltiks kaut kādā ziņā iesaistās cīņā par vismaz kāpšanu tabulu augstāk. Kādām vietām. Bet, varam pārēt, es domāju, pie lielajiem dīķiem. Šodien, 12. novembrī, sākās CEV Champions League grupu turnīrs ar 2 spēlēm, kur iesaistīts bija arī Latvijas Andris Širjakovs. Jā. Viņi pārstāja tā masīga, gan diezgan bez variantiem, pat paliekot zem 10, vienā setā zaudēja Varšavai. Un Berlīne ar 3-1 uzvarēja Ljubljanu. Bet mums, Kristofer, ir plānā kaut ko izdarīt. Ja? Tieši tā, jāatšķimies pagājušo gadu, tad brīdī, kad uzsākām šo podcastu, CEV Champions League atradās jau playoff stadijā. Tajā reizē mēs veidojām playoff zāršu šās prognozes. Bet, šajā gadā jau mēs iesākām no sezonas sākuma, tā kā šoreiz mēs
jau sāksim ar grupu turnīra fāzes prognozēm. Un abi ar to izteiksim prognozes, kuras no divām komandām no katras grupas tiks ārā. Un vēl varbūt beigās vēl pieminēsim, kura trešā labākā vieta mūsuprāt izies no viena trešā vieta izies no visām grupām. Tā kā, es domāju, Tom, tu gribi sākt vai? Nu, tā es sākšu ar A, tu sāksi ar B, tad es sākšu, paiesim pamīšu tā. Jā. Davai. Nu, A grupā, tā kā šodien beidzās pirmās spēles, es domāju, tur bez liekam komentāriem tā arī būs. Par vietu sadalījumu tur vēl var diskutēt, bet, Varšava un Berlīna izies uz playoff. Jā, man tieši tāds pašs komandas, bez īsajām, tur īsti nav jautājumu. B grupā, pirmo es lieku Fenerbahču, tikai dēļ tā faktora, ka viņam šobrīd pie viņiem spēlē Jean Patry. Tā kā, manuprāt, Viņš nespēlē tur, Kristofer? Viņš Galatasaray spēlē. Oh my God. Bet, tas man liekas, ka Fenerbahča. Ok, tas man maina. Ok, tad es lieku, ka no šīs grupas tiks ārā Monza, neskatoties uz viņu slikto Superlīgas performances līdz šim, un Gīze. Interesanti. Es gan teikšu, tagad sākumā es teikšu, ka Monza un Fenerbahča. Ok. Jā, jo man bija Fenerbahča, un liekas, ka spēlēja Jean Patry, tā ir viņa komanda, bet tā Monza otrā. Bet jā, man liekas, ka Fenerbahča nebūs spējīga uz playoff. Tā labi, C grupa, tad grupas jūs varat paši apstīties paralēli skatoties, bet C grupā, tā es arī domāju īsti bez tavu prātu. Man liekas, ka tu piekritīs, ka tur nav baigās opcijas. Milāna un Zavierts. Nē, šeit. Jā, varbūt A grupā vēl varētu kaut kā bišķiņ argumentēt, ka varbūt kā Ljubljana vai tā Marseski varētu pacīnīties, bet šeit es tiešām bez variantiem. T grupā man kā pirmā iet ārā Perudža un tad Halkbank. Piekrīt, jo Česki Budojevics šo sezonu, lai gan viņi ir tāds powerhouse, bet viņi nav labi iesākuši un Sant Nazarē, nezinu, es neticu franču komandām. Un tad ejam uz E grupu, kas ir, es teiktu, interesantākā. Un šeit es saku Jasterberski Vigo. Un iešu nedaudz pret mūsu podkāstu un teikšu, ka Šamont. Man tieši tas pats, es šeit vien Šamont. Tiksies Tu Brāļu Vorzī duels. Ko? Tu nesaki, ka Luneburga tiks, jā? Lai cik ļoti man patīk šī komanda, tad man liekas, ka tā kā sirdies gribētu, lai viņi tik, bet man liekas, ka Šamons vienkārši, kad viņi tīri uz to mestri paņems šo te. Bet šeit ir liela iespēja, ka Luneburga var tikt kā tā trešā labākā. Jā, tā Levski, Sofija, tā Bulgāra komanda, jā? Jā, Jāņa medaļu čempionā. Es nezinu, kādi viņi ir, vai viņi ir labi vai slikti, vai viņi ir nekādas par. Vai varbūt viņi arī var kaut kā, varbūt, nezinu, kaut ko pacīnīties par kaut ko šajā grupā. Bet es domāju, ka šo sezonu viņi ir Bulgārijas Superlīgā, viņiem ir 15-0 bilants setos, kas nav sūdīgi. Jā. Es domāju, ka viņi var pacīnīties. Skaidrs ar Vīgelu, nē, bet par to otro vietu var pacīnīties. Jā. Manuprāt, tādas divas interesantākās grupas būs tieši B un E grupa. Un arī, manuprāt, labākā trešā vieta būs viena no komandām no E vai B grupas, vai tā būs Luneburga, vai es piekrītu, jā. Vai Fenerbahča, vai kāda no B grupas komandām. Un, jā, vispār, kā jau mēs arī teicām, principā, lielākajā daļā no komandām tas prognozes pilnībā sakrīt. Tā kā tas man lika aizdomāties nedaudz par to, kāds ir šis Champions League tas formāts un cik ļoti, es nezinu, vai tas tā kā skatītājiem interesanti, jo, principā, mēs pastamies un jau uzreiz var tā kā noteikt, kurš divas komandas tiks tālāk, kāds varbūt ir futbolā.
labi, šobrīd tur nedaudz savādāk formās, bet iepriekš, principā, dažreiz tu pasties, un tu nevari zināt, kurš Čempionu līgā būs pēdējais vai pirmais grupā. Tā kā tas man nedaudz lika aizdomāties par to pašu Pirms tam formātu. bija tas vēl savādāks formāts, pagaid, man jāsameklē. Pirms Covida, man liekas. Man arī šie dīvaini. Pirms Covida bija tas formāts, ka vispār tikai grupas uzvarētājs tiek ārā un 3 labākās otrās vietas. Un tur atkal būtu tas kapiņš par to pirmo vietu kārtīgs. Bet tur atkal kopējās komandas ir. Nav kopējās komandas, tikpat 20 komandas. Jā, tas ir kaut kā varbūt 16 taisīt, lai ir tā, ka vienkārši 2 tiek ārā. Manuprāt, tas viss šī tā, lai mēs saprotam, bet tādām pašām skatītājām viss tā kā, varbūt nesaprotam tas, ka tāda 1/3. Man tas arī tā, vienkārši tā formātā viss tā nesmukāk padēļ. Es nevaru 16 komandas, 4 grupas par 4 komandām un 2 no katras tiek ārā. Tāds salīdzinoši tāds ok formāts. Šobrīd vairāk kā pusi no komandām iekļūst play-offā. 11 no 20. Jā. Un es tā skaties, domāju, nav tā, ka uzvarēt sev kausā tā tīri pēc teorijas ir iespējīgāk nekā vinēt Čempionu līgu. Tas ir grūtāk. Tev ir reāli jāiziet mājas izbraukuma spēļu formātā, tev ir cik tur sanāk cik tur kārtas kaut kāds, nezinu, 8 vai... Tīri tāda ziņā, ka tev nav iespēja kļūdīties baigi. Labi, ir tā nosīt, bet tā, esmu Čempionu līgā, tu vari tur tā kā pakās grupā un tāpat tās beigās vēl vinēt to visu turnīru. 7 kārtas tev jāuzvar, ja tu sāc no pirmās. Tā kā Grandslamā tenisā. Jā. 14 spēles. Plus vēl zelta sets, ja vajag. Tas ir grūtāk, jā. Tīri tāpēc teorijas, jā. Jo, challenge kausā tās pasformās, bet tur pa kārtu ir mazāk. Tā kā tīri tā teorijas ziņā, man sev kausā ir grūtāk vinēt. Es vēl aizdomāju, es tā kā domāju vispār tā kā, kad volejbolā valstīm, tā kā visi tie turnīri, tev ir tāds, tā kā, ir pašā tāds lielās grupas, ka tur man pa 6, pa 8 komandām, tā kā, vispār viena elā, tev ir viena liela, vispār tabula, tā kā, vai volejbolā vienīgais turnīrs ir olimpiāda, tev ir 4 komandas 3 grupās. Tā kā arī, tā kā, piemēram, futbolā, kā ir pasaules kausā un Eiropas čempionātā, ka tev tā kā 4 komandas grupā, un tā kā, man tām spēlēm tā nozīme būtu tāda lielāka, un arī varbūt tāds faniem tāda lielāks, tā kā hypes, un ka tev tā valsts ik 4 gadiem, piemēram, pasaules čempionātā, tur tā kā 53 spēles ir tikai, un varbūt beidzās turnīrs vai, tā, Mums īstenībā mums jāpieraksta, ka nāks VNLs un pavasars jāparunā iespējams par kaut kādu formātu maiņu. Jā, pilnīgi noteikti, jo tas VNLs jāsaka, tomēr tāds it kā forši, piemēram, volejbols viens no tādām vērtiem sportiem, kur tu redzi daudz, kur, piemēram, daudz tādas internacionālas spēles par valsts, teiks ar valstīm, tā kā, principā, katrs izspēlē ar katru, no tā vismaz interesanti salīdzināt, bet kādā ziņā tām spēlēm nav tāds svars, un arī, man liekas, pašiem spēlētājiem, un tas ir diezgan nogurinoši. Tev katru vasaru, tas vienās aizņem, lielu daļu, pusvasaru, principā. Bet jā, tad par formātu maiņu pieķersimies nedaudz vēlāk, un par mūsu idejām, bet jau ko pieminēju nedaudz epizodes sākumā, tad ļoti, ļoti ražīgi nedēļas nogali Beachā, un nebija sasniegums Latvijas volejbola vēsturē, bronza Elite 16 vīriem. Vīriešiem, jā, tieši, jo meišām ir bijušas medaļas, bet vīriešiem tās sasniegums vēl nav bijis, jo jāsmies, ka tieši Elite 16 formāts tika nomainīts no Grandslamiem, tad tas, principā, uzsāk tādu Samuēlošu medaļu lejuslīdi, un arī, manuprāt, vienīgā medaļa bija Challenger posmā viņiem. Meksikā, jā. Jā, bet kopumā par pašu turnīru, tad vispār varētu tā teikt, ka šis tāds periods no kopš Eiropas čempionāta līdz šim, es teiktu, tas tāds ļoti, ļoti labs un tāds, es te varētu teikt, savā ziņā sentimentāls periods Latvijas pludmales volejbolā, kur tu redz, kā 39 gadīgs Mārtiņš Pjāniņš kā beach volejbola leģenda, ko arī visi par to var dzirdēt runā. Komentētāji katrā spēlē to piemin un visi tā kā, principā jā, tā 39 gadīga leģenda, kopā ar 19 gadīgo jauno talantu Kristiānu. Izcīns jau sākumā Eiropas čempionāta medaļu,
tad pēc tam 5. vieta līdz 16 Žao Peso, un šajā reizē vispār uzvarot olimpisko čempionu Zviedru ceturtdaļfinālā jau pirmām kārtām, un pēc tam arī izcīnot uzvaru par Norvēģiem par 3. vietu, kuri pirms tam turnīrā viņus diezgan kārtīgi tā varētu teikt noslānīja grupā bez variantiem, kur viņi kā sasniedz. Nē. Bertensens tas bija, ne? Nē, viņa Bertensens spēlēja Žao Peso, bet Rio viņa spēlēja. Viņi tur nomazoja kārtīgi viņus, un pēc tam, vecākais triks grāmatā, vecākais teiciens, ja komandas tiek divreiz turnīrā, tad tā, kas zaudē pirmo spēli, uzvar otro, tā kā tas apliecinās arī šajā turnīrā, un tiešām fantastisks sniegums no mūsu pludmales volejbolistiem, un tiešām baudas kīties bija, jo ne tā, ka tikai mēs aizbraucam tā piedalīties, tā, ka mums ir punkti no Eiropas čempionāta, kur kā veiksmīgā kārtā mēs vinējām, jo pirmkārt jau atteicās komandas, un pēc tam arī jau vinējām, tas bija ļoti negaidīti. Tad arī šeit pierāda, ka mēs varam cīnīties ar pasaules līmeņa komandām, un tiešām, tā, ka ne tikai izdzīvot, bet tiešām arī cīnīties, arī principā, kurā spēlē, arī tās, kas zaudējām, tās play-offs, un pret Argentīnu tā bija ļoti, ļoti tuvu spēle, un ļoti skatām, tā kā, un tikai niets izšķir, principā, ko mēs arī zaudējām to spēli. Un, ja vēl cilvēki nav uzlikuši uz šī te hype vagonu, tad pēdējais laiks, jo es domāju, ka nākamā sezona, kas nāks, tā būs arī ļoti interesanti, jo laikam, cik es sapratu, tad entry rankingā, vismaz sports centrā tā bija rakstīts, ka viņi šobrīd ir 8. Laikam parastajā viņi jau projām tikai 35. Bet tu laikam ir tā, ka tur tāds nesaprotam tā situācija, kas ir to entry rankings tas primāri, lai tu tiktu klāt turnīrā. Jā, tā kā tur viņi ir 8. Tā kā tas ir pozitīvi. Un tā kā... Apsveicam Mārtiņu Kristiānu, bet tagad priekšā 3 challengeri, un 2 no tiem Kristiāns spēlēs kopā ar Gustavu. Jā, šo faktu es nezināju. Tā kā, tas man tiešām ir tieši tagad nākotnē. Tā kā, bet laikam, tad sāk viņi vēl Kristiānam šī sezona vēl tiek pagarināt, jo ir šie punkti viņam. Un tad jautājums, tā kā, principā, var teikt, grūti pateikt, kurā brīdī Mārtiņš vai Kristiāns, kurš vēl vairāk to vezumu, bet, laikam jau abiem diviem tas tā kā teikt, slodzi tādu vienādi, jo tā kā Mārtiņš savot brīvos ar pieredzi un savu aizsardzību un viņa vispār visu viņa skillset, tā kā pavalk, un tā Kristiāns vairāk ar to atletismu un savu tīro jaudu, kas manuprāt, nevienam citam Latvijas volejbolā pīčā tieši nav. Parunājot nedēļas nogalē ar vienu ļoti zinām cilvēku Latvijas pludmales volejbolā, neteikšu šādu uzvārdu, bet es viņam prasīju, kas Mārtiņam ar Kristiānu tālāk. Viņš man pateica īsi un konkrēti. Los Angeles 2028. Tas, un tad es tā padomāju, jo ar Eregavu ir, cik viņam 42 kaut kādi. Daudz ir. Vienam ir 40 pāri, man liekas. Es jau Mārņam ir 39, viņš ir iespējams neviens 39 gadnieks pasaulē nav tik labā formā kā viņš. Vai viņš tiešām 43 gadus nevarētu spēlēt olimpiskajās spēlēs, es domāju, ka mierīgi. Viņš arī, manuprāt, viņš ir vecākais tur spēlētājs, viņš turnīrā šeit tieši pēdējos divos. Tā kā Un, manuprāt, ir vispār tas tāds, ka maz 40 gadi jau tur viss skatās, tā kā tas baigi daudz, bet vispār kopumā sportā, manuprāt, viss tas attīstās un tas tā kā gadus liekas, katru gadu tikai palielinās dēļ medicīnas un visu pārējā aprūpas un tā. Manuprāt, īpaši jau pludmales volejbolā, kur tiešām tev varbūt nav tik ļoti tas tieši fiziskais, tas sitienu un triecienu tieši ķermenim, kā citos konteksts par to veidos un vispār. Tā kā nav viņš arī tik ļoti tāds fiziski pieprasošs, lai tu spēlētu tā kā augstākajā līmenī. Lebronam pēc pusotru mēnešu paliek 40, mēs redzam, ko viņš dara. Labi, viņš ir prīks, tāds otrs cilvēks nebūs nekad. Bet tāpat, basketbolā, padomā, tev ir jāskrien pilnā ātrumā, tev ir jāskrien, tev tā pašā laikā ir jālec, tev ir, manuprāt, visi tie ceļiem un visam tas slodzi ir daudz lielāk nekā tādā pludmales volejbolā, kur tev ir daudz pauzes un tīrais spēles laiks ir daudz īsāks. Un, tā kā vispār šobrīd tāds, manuprāt, tāds ļoti tāds sentimentāls moments Latvijas volejbolā tieši tā pastāst tādā
ilgtermiņā, tad varbūt arī kaut kas līdzīgs Maglas Šmētiņas fenomenam, kas bija, bet nu, tādā sentimentu ziņā, manuprāt, šis ir tāds, ka leģenda ievada jaunu spēlētāju. Neticējās, ka šosezon varētu tas Latvijas vīriešu volejbols pludmales iziet kaut kur saulītē. Vispār negaidīt, jā, tā kā. Arī viss tās runas par to, ka nav turpinājums nekam, tā redzam, ka ir gan turpinājums. Un jā, tā jautājums, kā būs, vai Kristians būs pietiekami labs, lai pavilktu Gustavu, vai Gustavs tieši pretēji ieliks tikpat ļoti labi kā Mārtiņš, vai viņš spēs būt Mārtiņa līmenī, tā kā, vai pat labāks, jo es teiktu, ka Gustavs varētu būt nedaudz garāks, bet ļoti līdzīgs tādam Mārtiņam, tīri spēlziņā un iespējams, jā, pat varbūt pat jaudīgāks nekā Mārtiņš savu laiku, tā kā jā, ļoti interesanti redzēt. Viņam ir tas čūs un viss, jā, pieredze, tas ir tas fakors, bet jā, kopumā vispār ir ļoti forši, kad, patīkam tā, kad latviešu komanda spēlē tādā augstākā līmenī, tad arī tas spēles daudz baudāmās krīties, kad tā kā arī, ja viņi spēlē Challenger posmos, tad tur vismaz, jā, visas spēles normāli pieejams, var nosīties, tā kā tas man ļoti patīk, kad nav tā, ka, nezinu, citreiz tikai rezultātu beigu var redzēt, vai labāk, vai jāsako līdz, tā kā no tāda viedokļa arī forši. Un, ja vēl par mečām, tad Grāvnis Moilo, manuprāt, pagājušajā atkal atgriezās rankinga pirmajā vietā. Nodrošinājuši vietu fināla posmā. Jā, un šobrīd ir otrs. Un pat Mārtiņš ar Kristiānu to fināla posmu netiek, ne? Es domāju, ka nē. Kādu? Jā. Tas man liekas dīvaini, kad man tad bija intervija, bija tieši ar Moilo bija intervija par starpsezonu, kā viņi trenējās, un viņi teica, ka jā, kad brauksim uz to fināla posmu spēlēt, tā kā, savam priekam tā kā izbaudīt tā bez lielas tā kā pressure, kaut kā man liekas, tajā fināla posmā, ja tur tā naudas balvu fonds nav vislielākais no visiem posmiem vai kaut kā tā, kur, tas man liekas tā dīvaini, ka, manuprāt, tam vajadzēja būt, neatbildīgākiem, bet lielākiem. Tur nebija 100 štukas par uzvaru? Varētu arī būt, jā. Kāpēc man tā? Jā, kad... Es uzmetīšu acis pagājušajam gadam. Jā, jo es dzirdēju, ka komentētājs vienos tieši Mārtiņa Kristiāna spēlē teica, ka jā, ka tas ir posms, kur bīkšķi var nopelnīt tādu lielāko kāpostu. Un kad, jā, man liekas, tad dīvaini, jā, kad viņi tā Moilo saka, ka jā, tā spēles un priekam, laikam tam vajadzētu būt, manuprāt, vienam no atbildīgākajiem posmiem šajā gadā. Blakus Olimpiādai un... 150,000 bija pagājušajā gadā. Tikai uzvarētājiem vai kopumā? Tikai uzvarētājiem, kas ir diezgan iespējams. Tikai cik elite 16 no 150? 30. Kopumā nav... Elite ir 30. Pirmajai vietai varētu būt 150 kopā, jā. Kaut kas ap to ciparu, tā kā jā. Bet baigi īstenībā fināla posmā tiešām, es tev apstījos tos price pools pagājušajā gadā, katra spēle matters. Ja 9. vietai, ka rezitīvi tu paliec grupā pēdējais, tev 7,500 tikai, tad ar katru tu kāp uz augšu, jā, no 7,5 līdz 150,000 un to šķir 8 vietas. Nē, ir liels kāpums tāds, jā. Jā, bet jā, kopumā jā, tāds Steifans no manas puses, jā, kad tāds jā, tāds labs laiks, lai būtu Latvijas pludmales volejbola fani, tā kā. Bet 150 štukas, tas ir īstenībā... Tas ir tāds, priekš bijis, kurš saka, ka nevar neko nopelnīt. Labi, bet tas ir viens turnīrs gadā, jā. Diemžēl. Viens turnīrs gadā, jā. Ja tā būtu visos elites 16 turnīros, piemēram, tad viņš būtu dolīts. Tur būtu ļoti labi, jā. Ir kā ir. Bet arī... Jā, bet nav tik daudz, bet kopumā arī Rio turnīrs, man liekas, tāds pievēršas uzmanību tādu organizatoriskajām pusēm, tad man liekas, tāds arī tāds labi norganizēts. Šajā Copacabana Beach iesaucās Brazīlijā. Arī viss bija. Vienīgi, man liekas, man patīk, bija tā kā vienā galā bija tāda zona, izties laikam VIP zona, kur tā kā ļiežek, un tā kā, kur tāds tā kā sunbed, kur tā kā, vēl izties tā kā žēl chillot vienkārši. Bet man liekas, viss dievien, ka tā kā baigi tāls nāc, kad
tas, kas ir tribīns aiz spēlētāju beņķīšiem, baigi tālu bija. Un, man liekas, arī visi pārējās tribīnas diezgan tālu no laukumiem bija. Man liekas, kaut kā varētu tā, ka pišķi tuvāk vai atmosfēra, lai tu jūti to laukumu, tā kā, nezinu, dzirdēt, kā spēlētāji runā un viss, tā kā, lai tā atmosfēra būtu, ka tas tā kā iekšā Tev spēlē. nelikās tās tribīnes par mazu priekš elites? Viņas bija pilnas, bet tajā... Nu, man likās, ka viņas izskatās tikai mazas. Jā, jo pēc arī man liekas, ka mazas, bet man liekas, ka izstāsta viņam tas jumts tāds, tā kā, nu, Nu, tāpēc man liekas, ka tā kā tumšs un neredz līdz beigām izstāsta, ka viņas mazas, bet jā, varbūt salīdzinot, protams, ar jūrmālas pat tribīnām, varbūt arī viņas bija mazas, jo vienā pusē bija jā, tā VIP zona, kur viņa jau mēram mazāk nekā tajās pārējās ietūps, tā kā varbūt arī, jā, kā tu saki, tad bija diezgan mazas priekš. Bet nu, vismaz pilni, tas ir labi. Jā, nu tas ir galvenais, principā. Nu, tad varam ķerties pie, nezinu, galvenā vai pēdējā segmenta šajā epizodē, kur es padalīšos ar savu teikt, ceļu līdz koledžas sportam Amerikā, tieši volejbola un man pieredze līdz šim. Tā kā varbūt tāds garāks monologs no manas puses, bet tad tu arī, ja tev ir kādi jautājumi, kas vienā prātā Jā. arī kurā brīdī prasīt. Droši, jā. Un, jā, tā kā, nu jā, kopumā tajā brīdī es esmu pirmā gada students St. Mario de Woods koledžā Amerikā, kur spēlē NAIA divīzijā, kas parasti šito man bija grūti pat vecākiem izskaidrot, bet no Amerikā, līdz ar ko tā valsts ir tik liela, tad tās līgas, viņas ir NCAA, kas ir galvenā, tad ir vēl atsevišķas līgas, kas ir tā kā pilnībā kaut kas cits nodalīts, kas nav ar to saistīts, un tā ir NAIA līga. It kā parasti uzskats ir, kad ir NCAA 1., 2., 3. divīzija pēc spēka, un tad ir NAIA ir kā 4. Bet volejbolam nedaudz savādāk, jo spēlē savu faktoru, vēl arī nauda, un NAIA komandām ir daudz vairāk šie scholarship, jeb stipendijas, ko viņas var sniegt saviem spēlētājiem. Man pat ir 8,5, un NCAA ir par 4 mazāk, viņam ir 4,5. Tā kā līdz ar to daudz labu spēlētāju izvēlas spēlēt tieši NAIA, šiem te finansiālā faktora dēļ. Līdz ar to NAIA varētu teikt, ka ir pirmās divīzijas beigu gals, otrās divīzijas komanda līmenis, un pat viena komanda laikam spēlē kaut kādu pārvaldes, spēlē pirmās divīzijas komandu, citi džeki teica, un viņi pat vinnē. Tā kā volejbolā tas līmenis ir nekluži sliktāks kā NCAA, bet, nu, protams, NCAA ir prestižāks. Tā kā. Un, jā, kopumā mans ceļš sākās ar to, kad es sāku diezgan vēl. Es sāku tikai, principā, vasarā pirms 12. klases sākuma šo visu procesu. Lai arī jau tā kā es sāku skatīties ātrāk, bet, nu, tajā brīdī tā kā vecāki man nebija tik atbalstoši, un par to tā kā īsti nebija droši, vai tas bija tas, ko es gribētu. Un es pats īsti nezināju, tā kā tajā brīdī bija skaidrs, ka tas ir labākais ceļš, ko man iet, un tad es sāku meklēt arī ceļus, kā varētu tikt. Man bija aģents no Volley USA aģentūras, tāda Sandra. Sandra bija aģents vārds, un aģentam, nu, principā, kā parastam sporta aģentam, tā kā maksāja summu katru mēnesi. Un, protams, bija forši, ka ir tāds aģents, kas tev palīdz, bet kopumā es ieteiktu, varbūt, ja tev kā jaunais sportistam ir plāns uz Ameriku doties, tad labāk vienkārši mēģināt atrast kādu, ko parunāt, kurš jau ir Amerikā, lai tev tā kā bišķiņ varbūt pastāst par to procesu. Jo, protams, ir forši, ka tev tas aģents viņš tev palīdz, bet man liekas tā summa, tā kā, ko es samaksāju, viņa varbūt nebija pilnībā vērtīga, jo tā palīdzība nebija tik liela no aģents puses, bet, nu, protams, tā kā to pirmo tikai iegans, kad, nu, tā kā dabūt tās komandas un lai ar viņām var runāt, tad tā kā tas palīdz, bet, nu, vienkārši tā kā drīzāk mājaslapā, NAIA mājaslapā pastāst, kas pa līgām ir pieejams, un arī Kanāda ir ļoti laba opcija. Vienkārši visām komandām sūti video, raksta, ka es esmu tāds spēlētājs, tik augums, pozīcija, viss, sasniegumu, kaut kāda neliela ekspedīcija, vienkārši visām komandām, un liela iespēja, ka tev atbildēs. Ja tu neesi Uber augsts talants, kad tev vajag aģentu palīdzību, lai tu tik kādā ļoti labā universitātē, tad tādās vidumā universitātēs, kā es esmu, tad es teiktu, ka var arī tikt tāda bez aģenta palīdzības. Nu, aģents nav tik kritisks. Tā kopumā nākamais posms, kas bija kad diezgan liela birokrātija, bija jāiziet testi, kā SAT, IELTS, angļu valoda, matemātikā, protams, tiem jāaktualizējas, un tas bija diezgan tāds stresants process sākumā, jo nezināju īsti, ko sagaidīt, un nezināju, varbūt vajadzēs tikt vēlreiz, bet beigās it kā bija tie rezultāti pietiekami labi, man nevajadzētu pārlikt, un
Un, lai tiktu tā kā iekšā skolās, protams, ja varbūt kāds jau tiktu Uber labā skolā, tad varbūt vajadzētu pārlikt, jo man tie rezultāti nebija varbūt tik labi, lai tiktu jebkurā skolā, bet, principā, lielākā daļā akceptēja. Tad tur bija jāpārtulko liecības, tāds birokrātijas process, kas tā kā, tas man tas pats galvenais, lai kāds parunā, lai tā pastāst, ko tev vajag, tur arī jābrauc uz vēstniecību, un, tas tāds stresains, sarežģīts, bet laikā tāds interesants process. Jā, čakarīgs, jā. Un tad runāt treneriem un meklēt tās skolas, un, manuprāt, es to research neizdarīju tik lielu, kā tagad, kad es redzu, tad es kaut kādas pamanu lietas, kas man tā kā nosīt paveicās, kas ir labi, bet ko es nenočekoju, un tad lietas kaut kādas, ko es varbūt gribētu nedaudz labāk, lai tā kā arī izdarīt tādu lielāku research, un tad tomēr tās ir skola, kur diezgan pavadīju savus nākamos 4 gadus, un tas ir liels lēmums tā kā izdarīt tiešām tādu labu mājas darbu un padziļināt izpēt par skolas, kur tu dodies. Un, šo koledžu tieši izvēlējos, jo atšķirībā no pārējiem. Bija arī komandas, kas piedāvāja lielāku tā kā to stipendiju, bet man šeit likās vislabāk, ka treneris tā kā man vislabāk, tā kā man likās, viņš man uzticās un viņš mani tā kā tiešām grib, kas es pēc tam izstāstīšu, tomēr izrādās, ka tā nav. Negluži tā bija patiesība. Un otrais ir, kad pats skola labi, un lai arī šī komanda bija tā, ka viņi tikai 3 gadus, šis 3. gads, pirmajā gadā ar viņiem rekords bija ļoti slikts. Un pirmajā reizē, kad treneris man ir sakontaktējies, es domāju, nav varianti, ka es braukšu šo skolu. Viņam bija 2-11 rekords, man liekas, pilnīgi, ka varētu teikt, bomžu skola. Bet jau nākamajā gadā viņiem bija 17-15, kas ir, viņi bija vislielākais viņiem brūmens, tā kā teikt. Viss tāda augsta komanda no tā kā visā līgā. Šis gads jau ir, kur komanda ir pievienojusi ļoti daudz labs spēlētājs. Mums ir 4. labākais spēlētājs no Hawaii, Pusīt Diagonal, kas ir, principā tas ir pārsteigums, ka viņš nav kādā, Hawaii universitātē vai Divens universitātē, tā kā, kādā treneris dabūšos spēlētājiem vēl vairāk labi spēlētāji, tā kā mums ir ļoti laba komanda, un mēs varam šogad cīnīties, iespējams pat par konferences titulu, un varbūt pat lai tiktu uz nacionālo čempionātu, un šie ir faktori, un man arī nebija tik labs atzīmes, tāpēc man bija bišķiņ vēl par to NCAA, ka varbūt man nebūs tik atzīmes tik labs, jo man pirmkārt jau nebija labs atzīmes. Kad tu pārkvalimentē uz Amerikas atzīmēm, viņas vēl bišķiņ pasliktinās, līdz ar to man šeit vajadzēja ņemt tādu priekšmetu, ka ņemt tā kā tiem, kam atzīmes zem noteikti tā kā atzīmes. Tā kā tas man bija nedaudz faktors, un tas, kad es nāku no Latvijas, un tās nosīt nezināms spēlētājs, kad man tur nav medaļas Eiropas čempionā, vai tur, medaļas bīčā, tā kā es negribēju riskēt, ka varbūt kāda skola kā ar mani runā, un tad es tur jau tā kā sahaipojos, kad es tur iešu, varbūt uz 2-1, jo man bija viens piedāvājums no top 50 skolas, bet tā kā, bija arī palicis diezgan mazs laiks, un man jau NAJāmā bija visas tās lietas nokārtotas. Man tikai vajadzēja pateikt vārdu, un NCAA vai tu nezini, kāds tur tas process, varbūt tu neiziet, un tad varbūt pat beigās netikt tajā pirmajā gadā šeit. Tā kā es izvēlējos šo skolu, un arī par to, ka varbūt tie, kas ir uz Ameriku, tā kā nestresot ļoti par to pirmo gadu. Jo pat, ja tu pirmā gadu, piemēram, nomācies Latvijā, un es nevaru sūt, turpat vai LU, tu tāpat vari spēlēt volejbolu, tu vari 2. gadā vai, pēc 3 gadiem aizbraukt. Tā kā nevajag tā, vai tu paņem gap year, tā, ka tu uzreiz tā kā pabeidzot vidusskolu, tu gāji tā kā brauc un stresot, tā kā var arī redzot, ne uzreiz. Un tad bija viss lidojums uz Ameriku, tā kā tāds atvadīšanās no mājām uz 4 mēnešiem, un tāds emocionāls process. Un te jau ierados šeit. Pirmajā brīdī likās, kas ienāca īstenībā, likās, kurš tas atbrauc, jo mums tā dormi nav paši svaigākie, ja visi viens, kur dzīvojam, bet tagad jau, kad ievācies un uztais uz to vietu, kā savajot, tad jau daudz mājīgāk un galīgi nav tik traki, bet es dzīvoju tā kā vecā korpusa mājā, mums ir jaunā korpusa māja, tā kā iespējams, ja es palikšu šajā skolā, tad varbūt pārākšos uz svaigākām istabiņām, tā kā, tur principā jaunās ir tā kā tāds mini dzīvoklis, tur ir virtuvi, savu istabu, un šeit tā kā dzīvo pa 2 un ar dalīto vāns istabu, un tad tev virtuvi katrā stāvā tikai viena. Un tad iedos šeit, pilnībā kaut kas jauns, kaut kas cits, tāds skolā lielais campus, principā. Mums kāds, 6-7 mājas, kas
Latvijā varētu būt, kur es mācījos otrajā ģimnāzijā, varbūt kā otrā ģimnāzijas ēka, tā kā tāds, pilnībā cita izmēra. Un jā, tad pie sākumā mēs bijām tikai 5, jo mums internacionāliem studentiem jābūt ātrāk. Mums ir viens anglis, es, serbs, un vēl bija 2 amerikāņi, viens no Havaji, mums par kopumā 3 havajieši, un tad bija vēl viens vietējais, nezinu, laikam nebija ko darīt, tad viņš atbrauc ātrāk. Jā, sākumā pirmās dienas tur tā kā varēja iedzīvoties, tā kā mēs vienkārši kaut ko gājām savā nodarbā uz zāli. Jā, un arī tas, ka pirmais bija tāds stress, nezināju vispār, ko sagaidīt. Ierodies tev, nezinu, būs sliktākais spēlētājs komandā, tev nereālajā monstrs te būs, vai es nezinu, atbrauks un nebūs vispār līmenis, bet beigās, tā kā uzreiz jau pirmā dienā jūt, ka nē, tas līmenis, nav tā, ka viss ir, nezinu, uber monstrs, bet, zolīts spēlētājiem, tā kā tāda, es nezinu, varētu teikt, ne izlases līmeņa 5. gada, bet, varbūt čuču pakāpīt zemāk, bet, tāpat tas ļoti laba komanda, labi spēlētāji, un kad varas cīnīties par to cēlāju pozīciju, un tad jau, jā, ar laiku visi ieradās, pilnā komanda, tad jau arī sākās. Es ieldoju 10. augustā, tad mēs kaut kādā 21. sākās mācības jau. Par mācībām arī sākumā bija stress, vai es nezināju arī kāds līmenis, kā es biju dzirdējis, ka ir viegli, bet es nezināju, tā viegli un cik viegli varbūt tā nebūs viegli vai kā. Bet mācības ir diezgan vieglas, kas ir tā pozitīvi, jo tad, amerikāņi jau neliekas viegli, bet eiropiešiem tieši, jo tā kā slēdzinot uz Eiropas līmenī, tās mācības nav tik grūtas. Un, visu pagaidām man atzīmes ir 90% uz augšu, kas ir tā kā, viņiem A mīnus vai labāk. Un tas ir pozitīvi, jo līdz ar to ir vairāk laika var koncentrēties sev, kaut kāds, hobijs darīt, lasīt grāmatas vai jebko citu, ko tu vēlies darīt, un arī daudz laiks treniņiem. Mums bija tā kā snāk. Jo te arī tas interesanti, ka nav sezona visu kādu, bet ir tā kā pavasara un rudens sporta veidi. Jā, rudens un pavasara sporta veidi. Un vīriešu volejbols ir pavasara sporta veids. Līdz ar to, ka es atbraucu, mums tagad bija tikai pirmā reize dzīvē tā, kad rudeni visu mēs tikai gatavojamies. Kā parasti Latvijā visu laiku spēlē. Tas nav tagad 4-5 mēneši bez kādām tā kā, spēlēm, kas ir uz rezultātu. Mums, protams, pārbaudas spēles, kas ir rezultāti, bet tā, ka tu cīnies par kaut ko. Un kur pretī sieviešu volejbols, viņi spēlē tā kā, jo mums ir tā, ka mums ir treneris vīrietis un sieviete. Un tā kā vīrs ir mums galvenais treneris un sieva ir asistents, un tad sieviete ir galvenā meitenēm un vīrietis ir mums viņam asistents. Un tad sanāk, ka tagad spēlē meitas, un tad pēc tam spēlējam mēs vīrieši, tā kā pēc tam ziemā un rudenī, pavasarī. Un man tas patīk labāk, jo man liekas tā, mentāli, kad tu atbrauc sākumā, tad tā kā uzreiz tev jāspēlē, būtu, īpaši man kā internacionālam studentam, es atbrauc viss jauns, un tad man uzreiz būtu jāspēlē, man liekas, es nevarētu to uzreiz tā kā labi, ka es varu tagad pagatavoties, un tad pierast tādā visu sadzīves līmeņu, visu, un tad jau pēc tam spēlēt, un manuprāt, rādīt arī labāko savu sniegumu. Jā, vispār mentāli jākasnāk pirmo nospēlē, un tad tev pēc tam tikai mācības, un kā gatavojies pēc tam rudens sezonai, kaut vai tev vasara brīvi, tas man meitenē tas nav mentāli grūtāk, tas viņa grafiks. Un, jā, tagad viņam arī par to ir tādi savi tā kā noteikumi, kā treneris var būt tikai noteikti laiku ar mums, tā kā no septembra sākuma līdz tagad novembrim mums šonedēļ svētdien. Mēs arī pagājušajā ceturtdien bija pēdējais treniņš, tā kā līdz tam brīdim treneris varēja būt ar mums. Te pārējo laiku sākumā, pirms tam, un tagad mums ir tā kā open gyms, atvērties tā kā treniņi, ka mēs paši varam izvēlēties, vai mēs ejam vai neejam, pirmdien, ceturtdien, un tur mēs ir ar bumām, mums noteikts laiks. Un principā, ja zāle ir atvērta pārējā laikā, kurā tu vari iet iekšā, ka tev brīvs trenēties un iet vēl svaru zāli, tā kā ir principā. Panāk, jums tagad beidzās, ķipa pirms sezonu oficiāli. Jā. Okay. Jā, beidzās oficiāli pirmssezona, un tagad mēs tīri paši pirmdien, ceturtdien open gym, un tad pārējo laiku iesim paši, viņi sauc tā kā reps, papildus tā kā atkārtojumi, cēlam grozā un sitiem tā, viss tā kā ir pie savu minerāliņu nestīs piesādāt, un, protams, vēl svaru zālē iet, Es mēģinu iet vismaz 3 reizes nedēļā, varbūt pat vairāk. Varbūt tā, ka es neieju, es ieju varbūt tur, nezinu, uz pusstundu vienkārši tā kā tādu tonusiem tīri pastrādāt, kas arī, manuprāt, tāds liels pluss, jo kopumā visi mācības ziņā ir tas, ka ir viegli,
tev nav tāds spiediens no tā. Tas man patīk, ka Latvijā mums bieži tā, man tur mājas treniņš, pēc tam jābrauc fiks, jābrauc mājās, jāiet dušā, jāpēt fiks, un tad jāmācās tur, nezinu, līdz vēlai naktī. Un tad tā kā, nu, tas man liekas bija tāds spiediens, plus vēl jākļauj, tā kā, nu, tāds tā kā bišķiņ depresīvi, tad tur jābrauc atkal, un tad jāgaida treniņš, un tad, jo tu nevari braukt mājās, jo tev nav laiks, tā kā, šeit viss tas ir vismaz pakārtots, un tas ir ļoti labi, un no tā es tā kā nejūtos spiedienu mentāli, kad mācības ir vieglas, tad tev nav daudz mājas darba, no tā, ka tev tur, man tagad ir jādara, protams, ir jādara darbs, tā nav, ka tu vienkārši slaisties, bet jā, tad tu vari strādāt pie sevīm, viņi arī daudz par to piedomā, arī mācībās, principā katrā priekškās varētu teikt, ka ik pa laikam tiek pieminēts par to, par tā kā mentālo veselību, par to, lai tu neizdedz, lai māc tev par laika menedžmentu, par kā labāk mācīties kaut kādas, nu, metodas tieši, kas tev individuāli pašam vairāk tā kā atbilst tev tieši tavam mācību stilam. Un arī tas priekšmets, ko es teicu, jo man bija atzīmes zem 2,6 GPA, viņam ir no 0 līdz 4. Man bija, man bija zem 2,6. Man bija 2,6, ja tev laikam zem 2,7, tad tev ieliek tajā tāds saucās izdzīvošana koledžā. Tāds vienkārši sākumā, jo tev pievieno automāts, ja tev atzīmes zem tā noteiktā. Sākumā likās tāds bļānis, kas, nu nezinu, pilnīgāk kā kaut kādā, nezinu, kaut kādā miškas priekšstāvā pievienoja. Beigās tas tāds ļoti, nu, tāds tīri tāds, nu, noderīgs, jo tas bija tikai 8 nedēļas, jo pāršā viss ir, viņiem ir tā, ka tu mācies vienu semestru, to priekšmetu, un tad viss tev beidzās tavs, tas nav, un tev ir par katru 3 kredītpunktu pāršanā, tas bija tikai 8 nedēļas, viens kredītpunkts, un beigās diezgan noderīgi izrādījās, jo arī mans tā kā katram, tā kā viņi arī tavs atzīmes, viņi monitorē visu laiku. Katru mēnesi tev atnāk reports trenerim un arī tamam tā kā sanāk major grāda advisoram, kas ir, nu, kā varētu to pateikt? Mentoram. Nu, jā, ne mentoram, bet es sapratu tā domu, jā. Jā, tad atnāk arī tam, un tas man tāds Maikls, viņš arī man mācīja to priekšmetu, tā kā es arī viņu tās atvinājos, un tad tagad arī man nav bail, piemēram, man ko vajag aiziet viņu paprasīt, man tur vajag kādu dokumentu vai kaut ko, vai vienkārši parunāt. Jā, principā tev ir visādas palīdzības, tev ir psihologs, jebkurā laikā var iet, tev var iet pie tā advisoru, par kaut ko runāties, tu vari iet, nezinu, pie treneriem runāties, tā kā viss tas ir laika pieejams, tu kaut kāda mazākā jautājuma, kaut kāds problēmas, viss tev ļoti daudz resursu piedāvā pats campus, pats skola. Un arī tā informācija, ko pirmām aiziet, es runāju ar to advisoru, es to pārtraucu, kas treneris izgradīs. Bet jā, kopumā man varbūt nedaudz pārlaucis priekš, man tā varbūt, jā, viss tā, varbūt tieši treneris un viss tā, viņas tā metodikas pišķiņa nelīdz galam patīk, un līdz ar to es biju par to runāties pie tādu vajadzēm un par to, ka varbūt potenciāli es varbūt vēlētos transferot skolas un mainīt uz nākamo gadu. Viņš tā kā teica, jā, kad ok, es pilnībā atbalstu, un viņš teica, ka viņam ir žēl, kad viņš dzird no manī to informāciju, ko viņš dzirdēja no vairākiem volejbolistiem iepriekš. Arī pagājušajā gadā daudz pamet šo programmu tieši tiem pašiem jautājumiem, ko es teicu, un arī šogad vairāk par to runājuši, un kad viņš teica, jā, kad šo informāciju viņš nevar izplatīt, jo, nu, piemēram, viņš pateikt trenerim, tad treneris varbūt man to šī atskatītos, kas tur ir skolas, varbūt nespēlēt. Beigās būtu tāda nesmaka situācija, bet viņš nevar to informāciju izplatīt. Arī psiholoģiski te viņš nevienam citam nevar teikt. Tikai starp tevi un viņu paliek tā konfidenciāla informācija, tā kā tiešām ir cilvēki, pie ko tu droši var iet un izlikt savu sirdi. Un, jā, šīs atzīmes tiek monitorētas, ko es jāteicu par atzīmēm, tad visu laiku skatās. Ja tev atzīmes ir, piemēram, ja tu failo, kas ir zem 59% zemāk. Viss tev uzreiz tev nav sports, tev uzreiz nogriež, viss tev treneris neļauj piedalīties treniņos. Mums tieši viens tieši pagājušajā nedēļā ienāca pie komandas pirms treniņa, teica, jā, ka tāda nesmaka situācija, ka viņš tur nenodeva kaut kādas darbus, un līdz ar to viņam šobrīd tā, ka viņš nevar trenēties, un viņš arī nepiedalījās pārbaudas spēlēs, kas bija šajā nedēļas nogalē, un arī sezonā līdz ar to tev atzīmes ir slikts, tev uzreiz tev nav sports, un to visu viņi monitorē. Un viņi zina, kādas tavas atzīmes, ka Latvijā, nu, tev varbūt, nezinu, skolotājs varbūt pienāk pie tevis parunāties, ja tev ir slikts atzīmes, bet tā, un palielam, viss tas ir uz tevi. Un
To Nu, viņi vajag viņiem tā kā tas izcēlīt ir Latvijā. svarīgs. Jā, un tas ir ļoti patīkami. Vai savā ziņā liekas, tā ir tāda auklēšanās dažreiz, bet vismaz forši, ka tev ir tāds backups, un principā, kad, nezinu, Latvijā man tāds ir, ka izdomā vienu dienu, kad nespēlēs volejbolu, labi, nespēlē, tā ir tava ziņa, bet šeit būtu grūti, man būtu jāiet pie treneru runāties, un tā vismaz tāds backups, un ja tev pat tādā metāla situācijā, ka tu varbūt vienu brīdi negribi mācīties vai negribi trenēties, tad tev ir tāds backups, kas tev tā kā palīdz tev varbūt, lai tu tiec ārā no tā metāla kaut kāda tā kā bedus. Ko vēl? Jā, mums bijušas 2 pārbaudas turnīri līdz šim. Bija vēl viens tā kā iekšķi komandas tā kā pārbaudas spēle. 2 pārbaudas turnīri, viena bija Indija, ko es jau iepriekš epizodē nedaudz pastāstīju. Tajā tad ir bijis savādāk noteikumi. Te ir kad libero var servēt, bumba var pieskarties griestiem. Viss, kas ir ar griestu konstrukcijas saistīts, viss tā var pieskarties. Ir bezlimita maiņas, kas ir ļoti interesanti. Līdz ar to bieži var redzēt, ka diagonāls vispār nespēlē otro līniju, jo viņi drīzāk liek tā kā diagonāli paliek uz tevis uzņemšanu, bet pēc tam nāk iekšā defensive specialist viņa vietā. Viņi visu laiku mainās, tā principā, tā kā libero ar spēlētājiem, jo bezlimita maiņas, un bieži var redzēt sēžu speciālists nāk iekšā ļoti bieži, dubultās maiņas ļoti bieži, daudzas komandas pat spēlēja 4-2. Un laikam viņi arī iepriekš spēlējuši tā komanda 4-2, bet es nezinu, vai šogad mēs to darīsim, jo mēs esam diezgan, es teiktu, es esmu diezgan tāds, varbūt, karš cēlēs, varētu teikt, un arī vēl viens Austrāls, kas ir vēl, es teiktu, mēs esam tādi, varētu teikt, 2 tādi, labākie cēlēji, un tā gribētu ticēt, un tad mēs esam, abi 1,90 m, tā kā mēs varam bloķēt un spēlēt agresīvu ar otro piespēli, tā kā tie ir mūsu, tā kā, stiprās puses, ko treneri noteikti vajadzētu izmantot, tāpēc, maz ticams, ka spēlēsim 4-2. Un jā, un tad Indijā bija, tur bija, tos pastīm, tad mums bija šodien bija interesants pārbaudas spēles ar 2 komandām no mūsu konferences, jo tā, kad konferencē ir 10 komandas, laikam mūsu, un šogad bija mēs pārmainījām konferenci no pagājušā gada. Un tev spēlē, laikam, 34 spēles mūsu komandai šo sezonu būs, un sākt spēlēt ar citu konferences komandām, bet tev tās konferences spēles ir vissvarīgākās, jo konferences tas nav rekords nosaka, kurā vietā tu esi, tad tev ir tā, ka visu spēlē to visu regulāro, tad to pastoņi tiek konferences turnīrā, un tad ir, tā kā parastais 1-8, 2-7, viss tas, bet viena spēle, pie tā, stiprākā, piemēram, 8. spēlē pie pirmās vietas, un tā, viena spēle zaudē, viss tev beidzos. Paldies uzmanību. Un jā, tad jāuzvar konferences turnīrs. Un uzvar konferences turnīru, tad tu tiec tālāk uz nacionālo turnīru. Un, jā, principā konferences turnīru uzvar, tas jau ir tā prestiža. Un tas būtu principā kā vinnēt, Latvijas titulu pat, ja štāt tev lielāks zinājumi nekā Latvija, kas, jā, tas ir augstāk. Un jā, tas konferences rekords, un es gribēju teikt, tad, jā, vēl, par pašiem spēlētājiem, tas stils viņiem ir tāds interesants. Ļoti daudz viņi grib spēlēt uz tā kā highlightiem, ir bumba iedzīt zemē, un bieži tieši amerikāņi beidz tādus, nezinu, varētu teikt, jā, vienkārši grib mēģināt spēlēt tā kā nepareizs lēmums, grib mēģināt nospēlēt vienkārši tā kā trieki bumbu zemē, un arī bieži, ka mēs pašiem strādāt, tad tā kā es un tas Austrāls, jo kopumā mēs esam 6 cēlāji, kas atgriežas pie tā, kas treneriem man nepatīk, tad mēs esam 24 cilvēku komandā, 6 cēlāji, jā, principā komandā parasti ir 2 vai pat 3 cēlāji. Un, tā, kad viens cēlājs ir, es teiktu, es nezinu, kā viņš tika koledžā vispār spēlēt, viņam nevajadzēja šeit būt, tā godīgi sakot. Viens ir pēc traumas, tāpēc viņš šobrīd vēl arī no tā pilnībā gatavs, un tad ir 2 tādi, tādi ok cēlāji, un tad es teiktu, ka mēs esam 2 ar Austrālu. Un tā arī skatoties pēc treneru šobrīd, jo mēs pārbaudas spēlēs bijām 2, tā kā bija pirmā, otrā komanda, mēs bijām 2 cēlāji, tā kā pirmajā komandā. Spēlējām uz pusēm laiku. Mēs tur cīnījāmies tā, tad viņš tur treniņos sāk, tad es tā kā. Bet kopumā, jā, tas sāk treniņos tās atkārtojumi vienkārši nav tik daudz, jo vienkārši tu netiec pie bumbas, jo mēs esam tik daudz cilvēki. It kā treneris teica, ka uz sezonas puses tas mainīsies, ka tā kā otrais sastāvs, tā kā, kas ir tā kā otrais sastāvs spēlētā, tad viņi tā kā vairāk tur malā sēdas, bet tāpat. Es jūtos slikti, ka dažreiz viņš man ieliek, tā kā viņš teica, ok, vai tagad, jo pāršām es vienkārši rotēns vēl, viņš dažreiz pasaka, ok, vai tagad tā klavins iet iekšā. Un tad, zini, tu pāries sēž ilgu laiku, man tāds skidājums, kā jau kāds pa sevi, tā kā, protams, to saprot, bet,
Tas tagad tāda dīvaina sajūta, ka vienkārši tev skatās, piemēram, nezinu, vēl 4 čeki, kas grib spēlēt. Tādā ziņā tāda jocīga sajūta. Un jā, nu, kopumā vispār tie atkārtojumi tādi nav tik daudz lēni treniņi. Pašas treniņu metodika man arī īsti nepatīk. Tad treneris, jo viņš pats ir, mūsu treneris ir kā futbola treneris. Un viņam ir daudz tās metodikas, ko viņš dara, un viss tas tā man īsti neiet pie sirds. Amerikāņu futbolu vai Eiropas futbolu? Jā, amerikāņu futbolam. Jā, amerikāņu futbolu. Un līdz ar to, jā, nu, jo tā viņa sieva, viņa gan spēlēs volejbolu, gan trenē, tā kā viņa diezgan daudz saprot, un mums ir, bet viņš pats nav vispār spēlējis volejbolu, tā kā viņš ļoti labs tādā ziņā tādu komandas, to visu pašu tā kā tādu kultūru komandas un komandas tā kā garu. Un pēc tās viņa metodikas, nu, man īsti nepatīk, jo, piemēram, viņi tur baigi lielu uzspēlējuši komunikācijas un viss tās, kas, manuprāt, daudzos gadījumos tev ir ļoti grūti nokomunicēt spēles laikā. Tam vajadzētu būt sistēmā, sistēma izveidotē, kur katrs spēlētājs zina, kas ir viņa uzdevums un ko tev vajadzētu darīt, bet viņš pie tādām lietām nepievērš uzmanību, kā, piemēram, es tur nezinu, izlasē bloku jārāda, tev līnijas slīpo, ko tu bloķēsi, līdz ar to aizsardzību savādāk uzstās, to mēs nedaram. Un, nu, vispār visādi tie uzdevumi, tā kā, kā viņš, piemēram, grib strādāt pie autosistēmu, kas ir, ka tev bumba nav perfekti uzņemt, un tev ir jāceļ ārā no 3 metriem, vai tad ceļ kāds necēlās, bet kāds izspēlētājs. Un pie tā viņš arī mēs tā ļoti lēni pie tā strādājam, un es teiktu neefektīvi, kā mēs to darām izlasē. Un tā kā viss šāds kaut kāds mazās lietas, kas tā kā man īsti nepatīk, es arī kādreiz arī gribētu meklēt transferu, jo es arī oriģināli. Es varbūt zināju, ka es varu tikt uz labāku skolu, bet es vienkārši gribēju tikt šeit sistēmā, uzzināt, kāds tas līmenis, jo, nu, varbūt labāk būt tādā zemākā līmeņa komandā, lai es būtu tā kā starta sešnieks spēlētājs, nekā es būtu labāk skolā, kur es sēžu uz beņķa, un tas iegūms daudz mazāks, jo tomēr es maksāju naudu, lai šeit būtu, un tā kā, lai būtu pilno tā kā to iegūmu gūt arī. Un tā kā arī tas, ka es maksāju naudu, bet es arī to pamanu, ka tā kā Vācijā skolā man tā nebija. Nu, zinu, ka vienkārši ir skola un tev īsti vienalga, bet šeit mums tādā ziņā vairāk tā kā atbildīgāks tāds sajūta, ka tā kā, ja tu maksā, lai šeit būtu, tad tā kā tev vajag arī pilno tā kā iegūmu gūt, un, piemēram, ja tev ir brīvs laiks, tad es tā kā vienkārši man tas sēž galvā, ka es tā kā nevaru sēdēt un skatīties telefonu, vienkārši kaut ko nezinu, bakstīties. Bet, ka man jāiet un jāiegulda sevi, un ja es mācos, ja nē, tad es eju uz zāli, un tad lai man jābūt tā kā produktīvam. Protams, arī neaizmirstot, pavadīt laiku ar draugiem, kas, protams, tā pieredze ir tāda, jā, ļoti interesanti šeit Amerikā, tā kā, jā, ok, tad mums beidzās brīvā mitinga laiks, bet tad nobeidzot, jā, tad vēl viena lieta, kas man nepatīk par treneru, tad viņš jau rekruto jaunus cilvēkus, meklē jaunus cilvēkus uz nākamo gadu. Mums ir bijuši vairāki jauni cilvēki, kas brauc skatīties skolu, un manuprāt, viens pat laikam jau ir tā kā rekrutojas, piekritis, tā kā tas arī man šķiet dīvaini, ka mums ir laba jauna komanda ar daudziem freshmaniem, ja pirmā gada spēlētājiem, un viņš meklē vēl cilvēkus. Un tas tā kā, tas man liek uzdot jautājumu. Tā kā es negribu iet, piemēram, ar viņu runāt, kaut vai zinu, kas varētu to darīt, bet es tā kā negribu, jā, kad izteikt to tā kā kritiku un kaut kā tā kā mēģināt, tā kā, lai viņš nedomā, ka es tur tā kā baigi šefoju, lai tā kā, jā, nemet tādu šķību acis uz mani, un lai tas kaut kādā veidā neietekmē to, kā pēc tam sezona būs, un kā tā kā, vai es spēlēju vai ne, tikai tā, kad es gribētu vienkārši to labāko, bet beigās sanāk tā. Jā, tā kā skatīšos kādu būs sezonu, ļoti ceru uz labu sezonu, un tik spēlēt tiešām, lai pēc tam būtu statistika un video, ko parādīt citām skolām, lai varētu veikt, iespējams, šo transferu. Bet, nu, tas ir nākotnē, tā kā tas ir pagaidām tikai tādā ideja līmenī, un vēl neko konkrēti es nezinu. Un, jā, nobeidzot, tad sapratu, ka es neesmu pieminējis kādu, kurus esmu, tad man skola atrodas Indianas štatā, ja precīzāk. It kā mēs esam, jā, St. Mary's, tā kā St. Mary's ciemats, bet, nu, tā principā ir, nezinu, Petrs mājas, un viņš viena skola, jo skolu 1840. gadā izveidoja šeit franču mūķens, un mums ir ļoti ticīga skola, tā kā, jā, vienkārši nekurienes vidū izveidot skolu. Bet tā, ja tādu lielāku, mēs esam tā kā Terhaut, tā kā pilsēta, kur ir 160,000 iedzīvotāji, tas 50 minūtes no mūsu kampusa. Un interesants fakts no Terhauts ir Larry Birds,
Tur ir Larry Bird mazais. Un viņš nāk no šejienes tieši. Tā kā, jā, tas varbūt bija garš stāsts, bet es domāju, noteikti interesanti un izglītojoši. Tomēr Būs vēl droši vien kaut kas no tevis. jā, noteikti otrā daļa, jo es tagad pauzītē, ka mums bija, tad es pierakstīju vēl vairākas punktus, ko es jau pastāstīju, bet noteikti varbūt to kādā pusstundu garumā. Tā kā grūti, jā, principā sanāk 3 mēnešus tādā, jā, īsā tādā laikā izstāstīt, jo tiešām daudz ko pastāstīt. Un man pat arī daudz interesantu un jaunu informāciju, ko jau daudz ko jaunu uzzinās. Tā kā noteikti sekos otrā daļa. Tā kā, jā, tas šajā reizē viss no manas puses. Varbūt tev kāds jautājums vēl vai kaut kas? Vai... Zini, kā es padomāšu īstenībā par to, bet ja kādam ir vispār vēl kāds jautājums Kristoferam, Tad droši, jā. Jūs zināt, ko Jā, jā, rakstiet komentāros. Un, jā, runāt par komentāriem. Piemirstam pieminēt pie kausa, ka runājām, tad Jānis Zdovs atkal bija piekomentējis, kad kopš Latvijas kausa vēsturē tā kā vecumnieki ir pirmā un vienīgā komanda, kas spēlējusi Latvijas kausa pusfinālu. Tā arī bija, kā mēs runājām. Paldies Jānim, jā, ka viņš. Jā. Izdarīja mājasdarbību mūsu vietā. Tā kā, jā, droši, ja ir kādi jautājumi, varat mums rakstīt tieši tāpat, kā to dara Jānis. Paldies viņam, viņš ir tik aktīvs. Un, jā, iespējams garš stāsts, bet, jā, noteikti cerams, ka interesanti. Vismaz man bija interesanti stāstīt, un man noteikti vēl daudz ko stāstīt. Tā kā, paldies šajā reizē, ka klausāties kā vienmēr. Atstājiet atsauksmīti un nolaikot. Piecās patēriem, arī nektīt. Atstājiet. Nav tik grūti. Tā kā, bet mums var palīdzēs, algoritmi viņam palīdzēs. Tā kā, jā, tiekamies jau nākamgad. Jā. Un, jā. Paldies klausēties. Klausieties, jā. Čau. Čau visiem.